Laiks nav tas, par ko jūs domājat. Tas nav upe, kas plūst vienā virzienā, nav pulkstenis uz sienas, nav pat sekundes, kas tik noslīd caur jūsu pirkstiem. Laiks ir svārstība, ritms, ko diktē gravitācija, masa un telpas ģeometrija. Un ja jūs varētu izurbināt tuneli cauri Zemes centram un ielēkt tajā, jūs atklātu vienu no visdziļākajiem visuma noslēpumiem. Jūsu krišana ilgtu precīzi 42 minūtes un 12 sekundes. Ne vairāk, ne mazāk. Neatkarīgi no tā, vai urptu no Ziemeļpola uz Dienvidpolu, no Londonas cauri kodolam uz Austrāliju, vai pat pa īsāku ceļu, kas neskar planētas sirdi, laiks vienmēr būtu identisks. Šis skaitlis nav nejaušība. Tas nav inženiertehniska sakritība. Tas ir fundamentāls gravitācijas īpašums, ierakstīts sfēras ģeometrijā tāpat kā ierakstīts riņķa līnijā. Bez berzes un gaisa pretestības jūs pātrintos līdz 28,000 km/h tieši Zemes centrā, pēc tam gravitācija sāktu jūs bremzēt ar matemātisku precizitāti, līdz jūs iznāktu otrā pusē ar ātrumu 0. Un tad jūs kristu atpakaļ. Un atkal. Mūžīgs svārsts, kas šūpojas cauri planētas ķermenim kā sirdsklauvis cauri laikam. Bet kāpēc tieši 42 minūtes 12 sekundes? Kāda kosmiska loģika slēpjas aiz šīs precizitātes? Un ko tas atklāja par gravitācijas patieso dabu? Atbilde pārveido visu, ko jūs domājāt par krišanu, laiku un realitātes struktūru. Katru reizi, kad jūs noliekat kafijas krūzi uz galda, jūs novietojat to uz izliektas telpas virsmas. Galds neatbalsta krūzi, telpa to dara, deformējoties zem masas. Tas pats princips, kas liek krīt lietumu, noteiktu arī jūsu ceļojumu cauri Zemes kodolam. Bet šeit slēpjas paradoks, kas lauza fiziķu prātus 3 gadsimtus. Iedomājieties, ka stāvat uz Zemes virsmas. Gravitācija velk jūs ar pātrinājumu 9,8 m/s². Zem jums ir 6371 km iežu, metāla un kausēta magnija. Visa šī masa rada gravitācijas lauku. Tagad iedomājieties, ka sākat krist cauri tunelim. Pirmajā brīdī viss šķiet loģiski, jūs pātrinās lejup kā jebkurš krītošs objekts. Bet ar katru kilometru dziļumā kaut kas mainās. Masa virs jums sāk pieaugt. Masa zem jums sāk samazināties. Un gravitācija, kas agrāk šķita tik vienkārša, atklāja savu patieso seju. Kad jūs esat 1000 km dziļumā, daļa Zemes masas tagad ir virs jūsu galvas, velkot jūs atpakaļ uz augšu. Kad jūs esat 3000 km dziļumā, puse planētas velk jūs vienā virzienā, puse otrā. Spēki sāk līdzsvaroties. Un tieši Zemes centrā, 6371 km dziļumā, gravitācija kļūst 0. Visa planētas masa ir ap jums, velkot vienlīdzīgi visās pusēs. Jūs esat brīvā kritienā, bet nekur nekrītat. Un tomēr jūsu ātrums šajā brīdī ir maksimāls – 28,000 km/h. Šis ir moments, kad fizika kļūst par poēziju. Jūs esat nekustīgā punktā, bet kustaties ātrāk nekā jebkad. Jūs esat gravitācijas nulpunktā, bet jūsu impulss nes jūs tālāk, cauri centram, uz otru pusi. Un tagad gravitācija, kas agrāk pātrināja jūs, sāk darboties kā bremze. Ar katru kilometru jūsu ātrums samazinās. Precīzi. Matemātiski. Nenovēršami. Līdz jūs iznākat otrā pusē ar ātrumu 0. 42 minūtes un 12 sekundes pēc lēciena. Tas pats likums, kas liek jūsu bērnam šūpoties uz šūpolēm ar nemainīgu ritmu, neatkarīgi no tā, cik augstu viņš pacēlās, darbojas arī šeit. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas liecas zem masas. Un šī ģeometrija rada harmoniju, kas atkārtojas visos mērogos, no atoma līdz galaktikai. Šī skaitļa skaistums nav tikai tā precizitātē. Tas ir tā universālumā. Vai jūs urptu tuneli cauri poliem, cauri ekvatoru, vai pa īsāku akordu, kas neskar kodolu, laiks vienmēr būtu tas pats. 42 minūtes 12 sekundes. Tas ir gravitācijas harmoniskā svārstība, ierakstīta sfēras būtībā. Tas ir dabas konstante, tikpat fundamentāla kā gaismas ātrums vai Planka konstante. Bet kā cilvēks atklāja šo patiesību? Un kāpēc tā bija paslēpta tik ilgi? Stāsts sākas ne ar tuneliem vai krišanu, bet ar šūpojošos lustru baznīcā. Tā bija 1683. gada vasara Pizā.
Jauns medicīnas students vārdā Galileo Galilejs sēdēja katedrālē, klausoties garlaicīgā sprediķī, kad viņa uzmanību piesaistīja griestu lustra, kas šūpojās vējā. Viņam nebija pulksteņa, tāpēc viņš izmantoja vienīgo precīzo laika mērītāju, kas viņam bija, savu pulsu. Un viņš pamanīja kaut ko dīvainu. Neatkarīgi no tā, cik plaši lustra šūpojās, periods palika nemainīgs. Liels šūpojums vai mazs, laiks no viena galējā punkta uz otru bija identisks. Šis novērojums šķita mazsvarīgs. Šūpojošās lustras baznīcā. Bet Galileo prātā tas aizdedzināja revolucionāru ideju. Viņš saprata, ka svārsta periods ir atkarīgs tikai no tā garuma, ne no amplitūdas vai masas. Tas bija pirmais mājiens, ka gravitācija darbojas pēc matemātiskiem likumiem, ne pēc Aristoteļa filozofijas, kas apgalvoja, ka smagāki objekti krīt ātrāk. Galileo eksperimentēja ar slīpām plaknēm, ripinot bumbas lejup pa slīpumiem, palēninot gravitācijas efektu, lai varētu to izmērīt. Viņš atklāja, ka visi objekti pātrinās vienādi, neatkarīgi no masas. Spalva un āmurs, ja nomests vakumā, krīt ar vienādu ātrumu. Šī atklāsme sagrāva 2000 gadu vecu dogmu. Bet Galileo nekad neiedomājās tuneli cauri Zemei. Viņš nomira, nezinot, ka viņa lustras novērojums satur atslēgu uz vienu no dziļākajiem gravitācijas noslēpumiem. Šī doma radās vēlāk, kad Īzaks Ņūtons formulēja universālo gravitācijas likumu. Tā bija 1667. gada vasara, un 24 gadus vecais Ņūtons bija bēdzis no Londonas mēra uz savu mājas saimniecību Vulstorpā. Viņš sēdēja dārzā, domājot par mēnesi, kad ābols nokrita no koka. Šis moments, lai arī iespējams apokrīfs, simbolizē viņa lielāko atklāsmi. Ņūtons saprata, ka tas pats spēks, kas liek krīt ābolam, tur mēnesi orbitā ap Zemi. Gravitācija nav tikai Zemes īpašība, tā ir universāls spēks, kas darbojas starp visām masām visumā. Viņš formulēja matemātisku likumu. Gravitācijas spēks ir proporcionāls masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls attāluma kvadrātam. Bet viņš arī atklāja kaut ko dīvainu par sfērām. Ja jūs esat sfēras iekšienē, tad visa masa, kas ir tālāk no centra nekā jūs, rada nulles neto gravitāciju. Tikai masa, kas ir tuvāk centram, velk jūs. Tas nozīmē, ka krītot cauri Zemei, efektīvā gravitācija samazinās lineāri ar attālumu no centra. Matemātiski tas rada perfektu harmonisko oscilatoru, tādu pašu kā svārsts vai atspere. Un harmoniskā oscilatora periods ir neatkarīgs no amplitūdas. Tieši tāpēc Galileo lustra šūpojās ar konstantu periodu. Tieši tāpēc jūsu krišana cauri Zemei ilgtu 42 minūtes 12 sekundes, neatkarīgi no ceļa. Tas ir tas pats likums, kas darbojas pulkstenī uz jūsu rokas un planētu orbitās ap Sauli. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas liecas zem masas. 18. gadsimtā matemātiķis Josefs Louis Lagrange aprēķināja precīzo laiku. Viņš bija ģēnijs, kas pārveidoja mehāniku no ģeometrijas uz algebru, radot jaunu valodu, lai aprakstītu kustību. Viņš izmantoja Ņūtona likumus un sfēras simetriju, lai atvasinātu formulu. Rezultāts bija elegants, periods ir vienāds ar 2π, reizināts ar kvadrātsakni no Zemes radiusa, dalīts ar gravitācijas pātrinājumu pie virsmas. Ievietojot skaitļus, Zemes radius 6371 km, gravitācija 9,8 m2 kvadrātā, viņš ieguva 42 minūtes un 12 sekundes. Bet Lagrange nekad neredzēja šo skaitli kā vairāk par matemātisku kuriozitāti. Viņš nezināja, ka tas atklāja kaut ko dziļāku par realitātes struktūru. Katru reizi, kad jūs skatāties uz pulksteni, jūs redzat gravitācijas darbu. Mehāniskā pulksteņa svārsts šūpojas ar periodu, ko nosaka tā garums un gravitācija. Tas ir tas pats princips, kas noteiktu jūsu ceļojumu cauri Zemei. Laiks nav abstrakts, tas ir fizisks, ierakstīts masas un telpas attiecībās. 20. gadsimtā Alberts Einsteins pārformulēja gravitāciju. Viņa vispārīgā relativitātes teorija apgalvoja, ka gravitācija nav spēks, bet telpas laika izliekums. Masīvi objekti, piemēram Zeme, deformē telpu ap sevi, radot ielejā, kurā objekti ripo. Krišana nav vilkšana, tā ir kustība pa taisnu līniju izliektā telpā. Šī perspektīva maina visu. Kad jūs lēcat tunelī cauri Zemei, jūs faktiski sekojat ģeodēziskai līnijai, īsākajam ceļam cauri izliektai telpai. Zemes masa izliec telpu tā, ka šis ceļš kļūst par slēgtu cilpu, svārstību, kas atkārtojas mūžīgi. Jūs nekrītat cauri Zemei. Jūs šūpojaties cauri telpas laika ģeometrijai.
Un šī ģeometrija nosaka, ka periods ir 42 minūtes 12 sekundes. Iedomājieties bērnu uz šūpolēm parkā. Viņš šūpojas uz priekšu un atpakaļ, un neatkarīgi no tā, cik augstu viņš pacēlās pirmajā grūdienā, laiks, kas nepieciešams, lai atgrieztos sākuma punktā, paliek nemainīgs. Tas ir tāpēc, ka šūpolis ir harmonisks oscilators, tāpat kā svārsts, tāpat kā atspere, tāpat kā jūs krītot cauri zemei. Dabā šis princips atkārtojas bezgalīgi. Atoms vibrē ar fiksētu frekvenci. Planēta riņķo ap zvaigzni ar fiksētu periodu. Gaismas vilnis svārstās ar fiksētu viļņa garumu. Viss ir svārstība. Viss ir ritms. Un 42 minūtes 12 sekundes ir Zemes ritms. Bet šeit ir vēl dziļāks paradoks, kas atklāja gravitācijas patieso dabu. Ja jūs urptu tuneli ne cauri centram, bet pa akordu, īsāku ceļu, kas neskar kodolu, jūs ceļotu mazāku attālumu. Loģika saka, ka jums vajadzētu ierasties ātrāk. Bet gravitācija pa šo ceļu ir vājāka, jo jūs nekad nenokļūstat tik dziļi, kur masa zem jums ir mazāka. Mazāka gravitācija nozīmē mazāku pātrinājumu. Mazāks pātrinājums nozīmē mazāku ātrumu. Un šie divi efekti, īsāks ceļš un mazāks ātrums, precīzi atceļ viens otru. Rezultāts – jūs joprojām ierodaties 42 minūtes un 12 sekundes vēlāk. Tas ir tā, it kā visums būtu izstrādājis perfektu transporta sistēmu. Jūs varētu izveidot tīklu no tuneliem, kas savieno jebkuras divas pilsētas uz Zemes, un katrs ceļojums ilgtu precīzi tikpat ilgi. No Londonas uz Sidneju – 42 minūtes 12 sekundes. No Ņujorkas uz Tokiju – 42 minūtes 12 sekundes. No Parīzes uz Keiptaunu – 42 minūtes 12 sekundes. Gravitācija kļūst par perfektu dzelzceļu, ierakstītu planētas ķermenī. Tas pats princips, kas liek jūsu automašīnas atspērei absorbēt ceļa nelīdenumus ar fiksētu frekvenci, darbotos arī šeit, tikai mērogā, kas aptver visu planētu. Protams, realitātē šāds tunelis ir neiespējams. Zemes centrs ir kausēts dzelzs un niķeļa kodols ar temperatūru 6000 grādu pēc Celsija, karstāks nekā Saules virsma. Spiediens ir 3.500.000 atmosfēru. Neviens materiāls nevarētu izturēt šādus apstākļus. Un pat ja varētu, berze un gaisa pretestība iznīcinātu jebkuru objektu pirmajās sekundēs. Bet tas nav svarīgi. Svarīgs ir princips. Svarīga ir matemātika. Svarīgi ir atklāsme, ka gravitācija nav haotiska, bet harmoniska. Ka Zeme nav tikai iežu bumba, bet precīzs instruments, kas mēra laiku ar savu masu. Ka fizika nav tikai vienādojumi, bet skaistums, elegance, simetrija. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas liecas zem masas. Un šī ģeometrija dzied ar matemātisku precizitāti. 42 minūtes 12 sekundes nav tikai skaitlis. Tas ir pierādījums, ka visums runā matemātikas valodā. Un ja mēs klausāmies pietiekami uzmanīgi, mēs varam dzirdēt tā dziesmu, to pašu melodiju, kas skan jūsu pulksteņa svārstā, bērnu šūpolēs, planētu orbitās un jūsu ceļojumā cauri Zemes sirdī. Bet, lai patiesi saprastu, kāpēc šis skaitlis ir tieši 42 minūtes 12 sekundes, mums jāiegremdējas dziļāk gravitācijas mehānikā. Jāatklāj slēptais mehānisms, kas pārvērš planētu par kosmisko chronometru. Un šis mehānisms sākas ar vienu vienkāršu jautājumu, kas notiek ar gravitāciju, kad jūs kustaties cauri masai, nevis ap to. Atbilde pārveido visu, ko jūs domājāt par spēku, kustību un laiku. Tā atklāja, ka Zeme nav tikai objekts, kas velk lietas uz leju. Tā ir precīzs instruments, kas pārvērš masu par ritmu, telpu par laiku un krišanu par mūziku. Katrs kubikmetrs iežu zem jūsu kājām ir nots šajā simfonijā. Katrs grams dzelzs kodolā ir svara kauss kosmiskajā svarā. Un kad jūs lēcat tunelī, jūs kļūstat par diriģentu, kas vada šo orķestri ar savu ķermeni. Sākam ar fundamentālu patiesību, ko Ņūtons atklāja, bet kas joprojām šķiet pretrunīga. Iedomājieties, ka jūs esat kosmosa stacijā, kas riņķo ap Zemi. Zem jums ir visa planētas masa, 6,24 kg. Šī masa rada gravitācijas lauku, kas velk jūs ar spēku, kas samazinās ar attālumu kvadrātu. Jo tālāk no Zemes, jo vājāka gravitācija. Tas ir intuitīvi. Tas ir loģiski. Bet tagad iedomājieties, ka jūs esat ne virs Zemes, bet tās iekšienē. Jūs esat tunelī 1000 km dziļumā. Virs jums ir 1000 km iežu.
Zem jums 5371 km līdz centram. Cik stipra ir gravitācija šeit? Jūsu pirmā doma varētu būt stiprāka, jo jūs esat tuvāk masas centram. Bet tas ir nepareizi. Patiesība ir daudz dīvaināka un elegantāka. Visa masa, kas ir tālāk no centra nekā jūs, viss tas 1000 km iežu virs jūsu galvas, rada nulles neto gravitāciju. Tā velk jūs vienlīdzīgi visās pusēs, un šie spēki atceļ viens otru. Tikai masa, kas ir tuvāk centram nekā jūs, rada neto spēku. Un šī masa velk jūs ar spēku, kas ir proporcionāls jūsu attālumam no centra. Tas ir tā, it kā jūs būtu bumba, kas ripo pa bļodas iekšpusi. Jo tālāk no dibena, jo stāvāks slīpums, jo stiprāks spēks, kas velk jūs atpakaļ. Bet šeit ir atšķirība, gravitācijas bļoda ir perfekti simetriska, matemātiski precīza, un tās forma rada lineāru atkarību starp attālumu un spēku. Katru reizi, kad jūs izstiepjat gumijas lenti, jūs izjūtat šo pašu principu. Jo vairāk jūs to izstiepjat, jo stiprāk tā velk atpakaļ. Tas ir Huka likums, spēks proporcionāls nobīdei. Un tas ir tas pats likums, kas valda pār jūsu krišanu cauri zemei. Šī lineārā atkarība ir atslēga uz visu. Tā pārvērš gravitāciju no sarežģītas, nelineāras mijiedarbības par vienkāršu harmonisko oscilatoru. Un harmoniskā oscilatora periods ir noteikts ar vienu eleganti vienkāršu formulu, 2π reizināts ar kvadrātsakni no nobīdes dalīts ar pātrinājumu. Bet šeit ir brīnums. Kad jūs ievietojat zemes parametrus šajā formulā, rādījus 6371 km, gravitācija 9,8 m/sekundē kvadrātā, jūs iegūstat ne tikai jebkuru skaitli. Jūs iegūstat precīzi 42 minūtes 12 sekundes. Šis skaitlis nav izvēlēts. Tas nav projektēts. Tas ir aprēķināts no pašas zemes būtības. Iedomājieties pulksteņmeistaru, kas konstruē mehānismu. Viņš izvēlas zobrata izmēru, atspers stingrību, svārsta garumu. Bet Zeme nav konstruēta. Tā ir izveidojusies no gravitācijas sabrukuma, no sadursmes, no 4,5 miljardiem gadu evolūcijas. Un tomēr tās parametri ir tieši tādi, lai radītu šo perfekto periodu. Tas ir tā, it kā visums būtu pulksteņmeistars, kas strādā ar gravitāciju kā ar instrumentu. Katru reizi, kad jūs uzstādāt modinātāju, jūs uzticaties šim pašam principam, ka laiks var tikt mērīts ar mehānisku ritmu, ka svārstība var būt precīza. Tagad iedomājieties, ka jūs faktiski lēcat tunelī. Pirmajā brīdī jūs esat nekustībā pie ieejas. Jūsu potenciālā enerģija ir maksimāla, jūs esat augstākajā punktā gravitācijas bļodā. Jūsu kinētiskā enerģija ir nulle, jūs vēl nekustaties. Kopējā enerģija ir konstante, kas paliks nemainīga visu ceļojumu. Jūs sākat krist. Gravitācija velk jūs ar pātrinājumu 9,8 m/sekundē kvadrātā. Jūsu ātrums pieaug. Pēc 1 sekundes jūs kustaties ar ātrumu 9,8 m/sekundē, 35 km/h. Pēc 2 sekundēm 70 km/h. Pēc 10 sekundēm 350 km/h. Bet ar katru kilometru dziļumā gravitācija sāk vājināties. Ne tāpēc, ka jūs attālināties no masas, gluži pretēji, jūs tuvojaties tai. Bet tāpēc, ka ar vien vairāk masas paliek virs jums, velkot pretējā virzienā. Efektīvā gravitācija samazinās lineāri. Ja jūs esat pusceļā uz centru, 3285 km dziļumā, gravitācija ir tikai puse no tās, kas bija pie virsmas. Tas ir tā, it kā jūs skrietu pa skrejceļu, un ar katru soli pretējais vējš kļūtu stiprāks. Jūs joprojām pātrinās, bet ar vien lēnāk. Jūsu ātrums pieaug, bet pātrinājums samazinās. Un šī pretrunīgā dinamika rada perfektu līdzsvaru. Katru reizi, kad jūs bremzējat automašīnu, notiek līdzīgs process. Jūs spiediet pedāli, berze pieaug, ātrums samazinās. Bet šeit nav pedāļa, ir tikai gravitācijas ģeometrija, kas automātiski pielāgojas jūsu pozīcijai. Pēc 21 minūtes 6 sekundēm jūs sasniedzat Zemes centru. Šeit gravitācija ir nulle, visa masa ir ap jums, velkot vienlīdzīgi visās pusēs. Bet jūsu ātrums ir maksimāls – 28,000 km/h. Jūs esat pārvērtis visu savu potenciālo enerģiju kinētiskajā. Jūs esat gravitācijas bļodas dibenā, bet jūsu impulss nes jūs tālāk. Un tagad sākas otrā puse. Jūs šaujaties cauri centram un sākat kāpt augšu pa otru pusi.
Tagad gravitācija darbojas kā bremze. Ar katru kilometru jūsu ātrums samazinās. Lineāri. Precīzi. Matemātiski neizbēgami. Pēc vēl 21 minūtes 6 sekundēm jūs iznākat otrā pusē ar ātrumu 0. Kopējais laiks – 42 minūtes 12 sekundes. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas pārvērš masu par chronometru. Bet šeit slēpjas vēl dziļāks slānis, kas atklāja gravitācijas universālo dabu. Šis periods, 42 minūtes 12 sekundes, nav unikāls tikai tunelim cauri centram. Tas ir identisks jebkuram tunelim cauri Zemei, neatkarīgi no virziena vai garuma. Tunelis cauri poliem, tunelis cauri ekvatoru, tunelis pa īsāku akordu, visi rada to pašu periodu. Kā tas ir iespējams? Kā var būt, ka īsāks ceļš aizņem tikpat ilgi kā garāks? Atbilde slēpjas brīnišķīgā līdzsvarā starp attālumu un gravitācijas stiprumu. Iedomājieties tuneli, kas neskar centru, tas iet pa akordu, varbūt tikai 8000 km garumā. Šis ceļš ir īsāks nekā diametrs. Loģika saka, jums vajadzētu ierasties ātrāk. Bet šis tunelis nekad nenokļūs tik dziļi. Jūs nekad nesasniedzat reģionus, kur gravitācija ir vislielākā. Jūsu maksimālais ātrums ir mazāks. Un šie divi efekti, īsāks attālums un mazāks ātrums, precīzi kompensē viens otru. Matemātika pierāda, ka neatkarīgi no ceļa, periods paliek konstants. Tas ir tā, it kā jūs brauktu ar velosipēdu pa diviem dažādiem maršrutiem. Viens iet pa stāvu kalnu, jūs uzkāpjat augstu, iegūstat lielu ātrumu lejupceļā, bet attālums ir lielāks. Otrs iet pa lēzenāku ceļu, mazāks kāpums, mazāks ātrums, bet īsāks attālums. Un brīnumainā kārtā abi ceļojumi aizņem vienādu laiku. Katru reizi, kad jūs izvēlaties maršrutu navigācijā, jūs saskaraties ar līdzīgu kompromisu. Ātrāks ceļš bieži ir garāks, īsāks ceļš bieži ir lēnāks. Bet gravitācijas tunelī šis kompromiss ir perfekts, matemātiski precīzs. Šī īpašība izriet no sfēras simetrijas un gravitācijas likuma formas. Ņūtons pierādīja fundamentālu teorēmu, sfēriska čaula nerada gravitāciju savā iekšienē. Iedomājieties, ka jūs esat bumba iekšpusē. Čaulas masa velk jūs vienlīdzīgi visās pusēs. Spēki atceļ viens otru. Rezultāts – 0. Tas nozīmē, ka krītot cauri Zemei, tikai masa, kas ir tuvāk centram nekā jūs, rada neto spēku. Un šī masa rada spēku, kas ir proporcionāls attālumam no centra. Šī lineārā atkarība ir harmoniskā oscilatora paraksts. Un harmoniskā oscilatora periods ir neatkarīgs no amplitūdas vai ceļa. Iedomājieties violi ar daudzām stīgām. Katra stīga ir atšķirīga garuma, atšķirīga biezuma. Parasti katra stīga vibrētu ar atšķirīgu frekvenci. Bet tagad iedomājieties maģisku violi, kurā katras stīgas spriegums automātiski pielāgojas tā, lai visas stīgas vibrētu ar vienādu frekvenci. Īsāka stīga – lielāks spriegums. Garāka stīga – mazāks spriegums. Un visas dzied vienā tonī. Zeme ir šāda maģiska viola. Katrs tunelis ir stīga. Un visi vibrē ar periodu 42 minūtes 12 sekundes. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas sinhronizē visas kustības vienā ritmā. Tagad iedomājieties, ka jūs varētu izveidot veselu tīklu no šādiem tuneliem, gravitācijas metro, kas savieno visas galvenās pilsētas uz planētas. No Rīgas uz Sidneju – 42 minūtes 12 sekundes. No Tokijas uz Ņujorku – 42 minūtes 12 sekundes. No Keiptaunas uz Maskavu – 42 minūtes 12 sekundes. Neviens dzinējs. Neviens degviela. Tikai gravitācija, kas dara visu darbu. Jūs lēcat vienā galā, pātrinās līdz kosmiskajiem ātrumiem, tad bremzējat un iznākat otrā galā ar 0. Perfekts transports, ierakstīts planētas ķermenī. Tas pats princips, kas liek jūsu bērnam šūpoties uz šūpolēm bez papildu grūdieniem, darbotos arī šeit, tikai planetārā mērogā. Protams, realitātē šāda sistēma ir neiespējama. Berza iznīcinātu jebko pirmajās sekundēs. Gaisa pretestība pārvērstu jūs par uguns bumbu. Karstums kodolā izkausētu jebkuru materiālu. Bet tas nav svarīgi. Svarīgs ir princips, ka gravitācija var būt ne tikai spēks, kas velk uz leju, bet transports, kas nes cauri telpai ar matemātisku precizitāti. Un šis princips atklāja kaut ko vēl dziļāku par enerģijas saglabāšanos.
Jūsu potenciālā enerģija pie virsmas ir vienāda ar jūsu kinētisko enerģiju centrā. Visa enerģija, ko jūs iegūstat krītot, tiek atdota atpakaļ kāpjot. Neviens džouls netiek zaudēts. Neviens džouls netiek radīts. Enerģija tikai pārveidojas no vienas formas otrā. Tas ir tā, it kā jūs būtu bumba, kas ripo lejup pa vienu ielejas pusi un augšu pa otru. Ja nav berzes, jūs sasniegtu precīzi to pašu augstumu otrā pusē. Tas nav brīnums. Tas ir fundamentāls dabas likums – enerģijas saglabāšana. Un 42 minūtes 12 sekundes ir šī likuma paraksts, ierakstīts Zemes masā. Katru reizi, kad jūs uzlādējat telefonu, notiek līdzīgs process. Elektriskā enerģija pārvēršas ķīmiskajā baterijā. Vēlāk ķīmiskā atgriežas elektriskajā. Enerģija cirkulē, pārveidojas, bet saglabājas. Tas ir visuma ritms. Bet kas notiktu, ja Zeme nebūtu perfekta sfēra? Realitātē mūsu planēta ir nedaudz saplicināta pie poliem, ekvatora rādijus ir 21 km lielāks nekā polārais. Tā rotē, radot centribēdzes spēku, kas izspiestu masu uz ārpusi. Tā nav ideāla sfēra, bet rotējošs elipsoīds ar nevienmērīgu blīvumu. Vai tas mainītu 42 minūtes 12 sekundes? Jā, bet tikai nedaudz. Tunelis cauri ekvatoru būtu garāks un ietu cauri reģioniem ar atšķirīgu blīvumu. Periods mainītos par dažām sekundēm. Tunelis cauri poliem būtu īsāks, periods atkal nedaudz atšķirīgs. Bet pamatprincips saglabātos – harmoniskā svārstība, sinhronizēta ar planētas parametriem. Matemātika kļūtu sarežģītāka. Vienādojumi zaudētu savu eleganto vienkāršību. Bet fizika paliktu tā pati, gravitācija kā ģeometrija, masa kā chronometrs, krišana kā mūzika. Tas atklāja, ka idealizētie modeļi nav tikai matemātiski triki. Tie ir logi uz fundamentālajiem principiem, kas pastāv zem realitātes hausa. Katru reizi, kad jūs veidojat modeli, vai tas būtu papīra lidmašīna vai sarežģīta datorsimulācija, jūs vienkāršojat realitāti, lai atklātu būtību. Perfekta sfēra ir šāds modelis Zemei. Un 42 minūtes 12 sekundes ir patiesība, ko šis modelis atklāja. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas pārvērš masu par laika mērītāju. Bet šī harmonija nav unikāla Zemei. Tā ir universāla īpašība visām sfērām, visām gravitējošām ķermeņiem visumā. Un šeit atklājas vēl dziļāka patiesība, ka 42 minūtes 12 sekundes ir tikai viena nota kosmiskajā simfonijā, kurā katrs debesu ķermenis spēlē savu melodiju. Iedomājieties, ka jūs varētu izurbināt tuneli cauri mēnesim. Mūsu dabiskais satelīts ir mazāks, rādījus tikai 1736 km. Tā masa ir 80 reizes mazāka nekā Zemei. Gravitācija pie virsmas ir tikai viena sestdaļa no Zemes gravitācijas – 1,6 m2 kvadrātā. Ievietojiet šos skaitļus harmoniskā oscilatora formulā, un jūs iegūstat periodu 1 stunda 16 minūtes. Īsāks periods nekā Zemei. Ātrāka svārstība. Tas ir loģiski, mazāks ķermenis, vājāka gravitācija, ātrāks ritms. Bet princips paliek tas pats. Mēnesis ir chronometrs, tāpat kā Zeme. Tikai ar atšķirīgu tikšķēšanu. Tagad iedomājieties Marsu. Sarkanā planēta ir nedaudz mazāka nekā Zeme, rādījus 3390 km. Gravitācija pie virsmas ir 3,7 m2 aptuveni 38% no Zemes. Periods cauri Marsa centram būtu aptuveni 1 stunda, ātrāks nekā Zemei, lēnāks nekā mēnesim. Katru reizi, kad jūs salīdzināt pulksteņus dažādās laika joslās, jūs saskaraties ar līdzīgu ideju, ka laiks var tikt mērīts dažādi atkarībā no vietas. Bet šeit nav laika joslu, ir gravitācijas joslas, kur katra planēta rada savu laika ritmu. Iedomājieties Jupiteru, gāzu milzi, lielāko planētu Saules sistēmā. Tā rādījus ir 70 000 km, 11 reizes lielāks nekā Zemei. Bet tā ir galvenokārt ūdeņradis un hēlijs, gāzes ar zemu blīvumu. Vidējais blīvums ir tikai 1,3 grami kubikcentimetrā, mazāk nekā ūdenim. Gravitācija pie virsmas, ja Jupiteram būtu cieta virsma, ir 24,8 m2. Aprēķiniet periodu, un jūs iegūstat aptuveni 2 stundas 20 minūtes. Garāks nekā Zemei, jo Jupiters ir milzīgs, bet tā gravitācija nepieaug proporcionāli, jo blīvums ir mazs.
Tas ir tā, it kā jūs būtu uzbūvējis milzīgu zvanu, kas zvana ar dziļu, lēnu toni. Katrs debesu ķermenis ir instruments. Katrs rada savu gravitācijas melodiju. Mēnesis augsta, ātra nota. Zeme vidēja, harmoniska. Jupiters dziļa, lēna. Un visi kopā veido orķestri, kas spēlē cauri Saules sistēmai. Bet šī mūzika nav tikai metafora. Tā ir reāla fiziska parādība, kas atklājas gravitācijas viļņos. Kad divas neitronu zvaigznes vai melnās auras riņķo viena ap otru, tuvojoties sadursmei, tās rada gravitācijas viļņus, burtiski telpas laika viļņus, kas izplatās ar gaismas ātrumu. Šie viļņi ir harmoniskas svārstības, kas seko tam pašam vienādojumam, kas apraksta svārstu, stīgu un krišanu cauri planētai. 2015. gadā zinātnieki pirmo reizi tieši novēroja šos viļņus, izmantojot LIGO detektorus. Viņi dzirdēja divu melno auru sadursmi, kas notika 1,3 miljardi gadu gaismas ceļā. Signāls ilga mazāk nekā sekundi, bet tas saturēja visu informāciju par masu, griešanās ātrumu un attālumu. Tas bija kā dzirdēt kosmisko zvanu, kas skan cauri visumam. Katru reizi, kad jūs dzirdat mūziku, jūsu auss uztver gaisa spiediena svārstības, viļņus, kas ceļo cauri gaisam ar noteiktu frekvenci. Gravitācijas viļņi ir līdzīgi, tikai tie ceļo cauri pašai telpai laikam. Visums pats vibrē. Un šīs vibrācijas atklāja, ka gravitācija nav tikai spēks, kas velk lietas kopā. Tā ir dinamiska, dzīva, vibrējoša realitātes īpašība. Masa neliec telpu statiskā veidā, tā liek tai dziedāt, vibrēt, radīt viļņus, kas nes informāciju cauri kosmosam. Iedomājieties akmeni, ko iemetāt dīķī. Tas rada viļņus, kas izplatās pa ūdens virsmu. Šie viļņi nes informāciju par akmens masu, ātrumu, iekļūšanas leņķi. Jūs varat lasīt šos viļņus un rekonstruēt notikumu. Gravitācijas viļņi dara to pašu ar telpas laiku, tie nes informāciju par kosmiskajiem notikumiem, kas tos radīja. Un 42 minūtes 12 sekundes ir daļa no šīs lielākās ainas. Tas ir Zemes paraksts gravitācijas valodā. Tas ir veids, kā planēta runā ar visumu, pasludinot savu masu, savu izmēru, savu vietu kosmiskajā orķestrī. Katru reizi, kad jūs parakstāties ar savu vārdu, jūs atstājat unikālu zīmi, neviens cits neraksta tieši tāpat. Gravitācijas paraksts ir līdzīgs, katrs debesu ķermenis atstāja savu unikālo ietekmi uz telpas laiku. Bet šeit slēpjas vēl dziļāka patiesība, kas savieno visu kopā. Harmoniskā oscilatora vienādojums, tas pats, kas apraksta krišanu cauri Zemei, parādās visur fizikā. Atoms, kas vibrē kristāla režģī. Elektroni, kas vibrē ap kodolu. Fotoni, kas vibrē kā elektromagnētiskie viļņi. Stīgas stīgu teorijā, kas vibrē, radot dažādas daļiņas. Viss ir svārstība. Viss ir vibrācija. Un viss seko tam pašam fundamentālajam vienādojumam. Tas ir tā, it kā visums būtu uzbūvēts no viena pamata elementa, harmoniskās svārstības, kas atkārtojas bezgalīgi daudzos mērogos un formās. Jūsu balss ir gaisa svārstības. Jūsu redze ir gaismas svārstības. Jūsu domas ir neironu elektrisko impulsu svārstības. Jūs pats esat svārstību kolekcija, kas organizēta sarežģītā hierarhijā. Un kad jūs kristu cauri Zemei, jūs kļūtu par vēl vienu svārstību šajā kosmiskajā simfonijā. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas pārvērš visu eksistenci par mūziku. Un tagad mēs nonākam pie visdziļākās patiesības, kas savieno laiku, telpu un gravitāciju vienā veselumā. 42 minūtes 12 sekundes nav tikai laiks, kas nepieciešams, lai kristu cauri Zemei. Tas ir laiks, kas nepieciešams, lai saprastu, ka laiks pats nav absolūts, bet elastīgs, izstiepjams, atkarīgs no gravitācijas. Einšteina vispārīgā relativitātes teorija atklāja, ka laiks iet lēnāk spēcīgākos gravitācijas laukos. Pulkstenis uz Zemes virsmas iet nedaudz lēnāk nekā pulkstenis kosmosā. Atšķirība ir mikroskopiska, tikai daži nanosekundes dienā. Bet tā ir reāla, izmērāma un tā ir pamats GPS sistēmām. Tagad iedomājieties, ka jūs krītat cauri tunelim. Pie virsmas gravitācija ir maksimāla 9,8 m/sekundē kvadrātā. Jūsu pulkstenis iet nedaudz lēnāk. Bet tuvojoties centram, gravitācija samazinās. Centrā tā ir 0. Un tur jūsu pulkstenis iet nedaudz ātrāk nekā pie virsmas. Atšķirība ir niecīga, tikai daži nanosekundes visam ceļojumam. Bet tā ir pierādījums, ka laiks nav viendabīgs.
Tas ir atkarīgs no tā, kur jūs esat gravitācijas laukā. Jūs nešķērsojat tikai telpu, krītot cauri tunelim. Jūs šķērsojat arī laiku, reģionus, kur laiks plūst ar atšķirīgu ātrumu. Tas ir tā, it kā jūs peldētu upē, kur straumi mainās. Dažās vietās ūdens plūst ātri, citās lēni. Jūs virzāties cauri šīm zonām, un jūsu pieredze par laiku mainās. Bet no krasta novērotājs redz visu kā vienu plūsmu. Katru reizi, kad jūs ceļojat ar lidmašīnu, jūsu pulkstenis iet nedaudz ātrāk nekā uz Zemes, ne tikai tāpēc, ka jūs kustaties, bet arī tāpēc, ka jūs esat augstāk, kur gravitācija ir vājāka. Atšķirība ir tik maza, ka jūs to nejūtat. Bet atomu pulksteņi to mēra. Iedomājieties divus dvīņus. Viens paliek uz Zemes virsmas. Otrs lec tunelī un šūpojas turp un atpakaļ cauri planētai simtiem reižu. Pēc vairākām dienām dvīnis, kas šūpojās, būs novecojis par dažām mikrosekundēm mazāk nekā dvīnis uz virsmas. Ne tāpēc, ka viņš kustējās ātri, lai gan tas arī ietekmē. Bet galvenokārt tāpēc, ka viņš pavadīja laiku reģionos ar vājāku gravitāciju, kur laiks iet nedaudz ātrāk. Tas ir tas pats efekts, kas liek GPS satelītiem koriģēt savus pulksteņus. Tie atrodas 20,000 km virs Zemes, kur gravitācija ir vājāka. To pulksteņi iet ātrāk par aptuveni 45 mikrosekundēm dienā salīdzinājumā ar pulksteņiem uz virsmas. Bez šīs korekcijas GPS sistēma kļūdītos par vairākiem kilometriem dienā. Katru reizi, kad jūs izmantojat navigāciju savā telefonā, lai atrastu ceļu, jūs paļaujaties uz Einsteina relativitātes teoriju. Jūs paļaujaties uz to, ka laiks nav absolūts, bet elastīgs. Ka gravitācija neliec tikai telpu, bet arī laiku. Un 42 minūtes 12 sekundes ir šīs patiesības paraksts. Tas ir laiks, kas mērīts ar gravitācijas chronometru, ar pašu Zemes masu kā svārstu, ar telpas laika ģeometriju kā mehānismu. Tas ir pierādījums, ka masa, telpa un laiks nav atsevišķas lietas, bet vienas realitātes dažādas sejas. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas laika ģeometrija, kas pārvērš eksistenci par četrdimensiju deju. Bet varbūt visdziļākais jautājums nav kā vai kāpēc, bet gan kas tas nozīmē. Mēs esam runājuši par tuneliem vienādojumiem svārstībām. Par 42 minūtēm 12 sekundēm kā matemātisku konstanti. Bet tagad, kad visas detaļas ir izklāstītas, kad mehānika ir atklāta, mums jāpaceļas augstāk. Jāredz ne tikai koks, bet mežs. Ne tikai formula, bet patiesība, ko tā atklāja par visumu būtību. Jo šis skaitlis, šī precīzā, nemainīgā, universālā konstante, ir vairāk nekā fizika. Tas ir spogulis, kurā atspoguļojas pati realitātes struktūra. Iedomājieties, ka jūs stāvat koncertzālē tieši pirms simfonijas sākuma. Orķestris noskaņo instrumentus. Violas, čeli, fleitas, katrs rada savu skaņu, šķietami haotisku. Bet tad diriģents paceļ nūjiņu un pēkšņi viss sakrīt. Atsevišķas skaņas kļūst par melodiju. Haoss pārvēršas harmonijā. Tas, kas šķita nejaušs, atklājas kā rūpīgi komponēts. 42 minūtes 12 sekundes ir šāda harmonija. Tā nav izolēts fakts par Zemi. Tā ir atklāsme par to, ka visums pats ir komponēts pēc matemātiskiem principiem. Ka gravitācija, masa, telpa un laiks nav atsevišķi elementi, bet instrumenti vienā orķestrī. Un ka šis orķestris spēlē pēc partitūras, kas rakstīta ģeometrijas un simetrijas valodā. Mēs runājām par to, ka katrs tunelis cauri Zemei, cauri centram, pa akordu, jebkurā virzienā rada to pašu periodu. Bet apstājieties uz mirkli un izjūtiet šīs patiesības svaru. Tas nozīmē, ka nav svarīgi, kur jūs sākat. Nav svarīgi, kur jūs beidzat. Nav svarīgi, kādu ceļu izvēlaties. Rezultāts ir identisks. Tas ir tā, it kā visums būtu teicis, šeit ir likums, kas pārsniedz apstākļus. Šeit ir konstante, kas pastāv neatkarīgi no izvēles. Katru rītu, kad jūs ceļaties un redzat saulēktu, jūs vērojat šo pašu principu. Saule lec austrumos ne tāpēc, ka tā izvēlas to darīt, bet tāpēc, ka Zeme rotē pēc likumiem, kas ir ierakstīti tās masā un impulsu momentā. Jūs nevarat mainīt saulēkta virzienu ar lūkšanu vai gribu. Tas ir fundamentāls ritms, kas pastāv neatkarīgi no jums. Tieši tāpat 42 minūtes 12 sekundes pastāv neatkarīgi no tā, vai mēs ticam tam, vai saprotam to, vai pat vai mēs eksistējam. Tas ir ierakstīts Zemes masas un radiusa attiecībā. Tas ir gravitācijas paraksts, kas būtu patiess,
pat ja nekad nebūtu bijis neviena cilvēka, kas to aprēķinātu. Šī neatkarība no novērotāja ir tas, kas padara fizikas likumus tik dziļi satriecošus. Tie nav vienošanās. Tie nav konvencijas. Tie ir atklājumi par realitāti, kas pastāvēja pirms mums un pastāvēs pēc mums. Bet šeit slēpjas paradoks. Ja šie likumi ir tik absolūti, tik nemainīgi, tad kur paliek brīvība? Kur paliek izvēle? Ja gravitācija nosaka, ka jūs krītat precīzi 42 minūtes 12 sekundes, vai jums ir kāda kontrole pār savu likteni? Vai esat tikai objekts, kas seko vienādojumiem? Atbilde ir gan jā, gan nē. Jā, jūs sekojat fizikāliem likumiem, jūsu atoms, jūsu šūnas, jūsu ķermenis pakļaujas gravitācijai, elektromagnētismam, kvantu mehānikai. Bet nē, jūs neesat tikai objekts. Jo apziņa, spēja novērot, saprast, izvēlēties, pati ir daļa no visuma. Tā nav ārpus fizikālajām likumiem. Tā ir šo likumu izpausme augstākā līmenī. Kad jūs izlemjat lēkt tunelī vai palikt uz virsmas, jūs izmantojat smadzeņu neironu tīklus, kas darbojas pēc elektroķīmiskiem principiem. Šie principi seko fizikāliem likumiem. Bet sarežģītība, ar kādu šie likumi miedarbojas, rada kaut ko jaunu, subjektīvu pieredzi, izvēli, nozīmi. Tas ir tā, it kā orķestris, spēlējot pēc partitūras, radītu emociju, kas pārsniedz pašas nošu zīmes. Jūs esat gan instruments, gan klausītājs. Gan partitūra, gan mūzika. Tagad atgriezīsimies pie tā, ko mēs atklājām par enerģijas pārveidošanos. Krītot cauri tunelim, jūsu potenciālā enerģija pārvēršas kinētiskajā, tad atpakaļ potenciālajā. Nekas nezūd. Nekas nerodas. Tikai forma mainās. Šis enerģijas saglabāšanas princips ir viens no visdziļākajiem dabas likumiem. Tas saka, ka visumā nekas patiesi nesākas vai nebeidzas, tikai transformējas. Iedomājieties ūdeni, kas iztvaikojot no okeāna, kļūst par mākoņiem, tad krīt kā lietus, plūst pa upēm atpakaļ uz okeānu. Ūdens molekulas ceļo cauri ciklam, bet kopējais daudzums paliek nemainīgs. Tās pašas molekulas, kas šodien ir jūsu ķermenī, reiz bija dinozauru asinīs, pirms tam seno okeānu dziļumos, vēl agrāk zvaigžņu kodola reakcijās. Jūs neesat atsevišķa lieta. Jūs esat process. Plūsma. Pārveidošanās. Un 42 minūtes 12 sekundes ir laiks, kas nepieciešams, lai šī pārveidošanās, no potenciālās uz kinētisko un atpakaļ, pabeigtu vienu pilnu ciklu cauri Zemes ķermenim. Tas ir planētas elpas vilciens. Ielpa un izelpa. Saspīlējums un atslābums. Ritms, kas atkārtotos mūžīgi, ja vien nebūtu berzes, kas lēnām apēd enerģiju. Bet pat berze nav enerģijas iznīcināšana. Tā ir tās pārveidošana siltumā. Kinētiskā enerģija kļūst par molekulu vibrācijām. Kārtība kļūst par entropiju. Bet kopējā enerģija, visuma kopējā enerģija, paliek nemainīga. Tas ir likums, kas pārsniedz Zemi, Saules sistēmu, pat galaktiku. Tas ir kosmisks princips. Katru reizi, kad jūs bremzējat automašīnu, kinētiskā enerģija pārvēršas siltumā bremžu kluču berzes rezultātā. Enerģija nemainās, tikai tās forma. Jūs neesat iznīcinājis kustību. Jūs esat to pārdalījis miljardiem molekulu, kas tagad kustas nedaudz ātrāk, vibrē nedaudz intensīvāk. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas saglabā enerģiju, transformējot formas. Tagad iedomājieties, ka mēs paplašinām perspektīvu. Ne tikai Zeme, bet visa Saules sistēma. Planētas riņķo ap Sauli katrai savā orbitā, katrai savā periodā. Merkurs 88 dienas. Zeme 365 dienas. Jupiters 12 gadi. Šie periodi šķiet nejaušīgi, bet tie nav. Tie ir noteikti ar Keplera likumiem, kas savukārt izriet no Ņūtona gravitācijas likuma, kas savukārt ir tuvinājums Einšteina vispārīgajai relativitātei. Katrs periods ir harmonisks. Katrs ir precīzs. Katrs ir neizbēgams, ja zināt planētas attālumu un Saules masu. Tieši tāpat kā 42 minūtes 12 sekundes ir neizbēgamas, ja zināt Zemes radiusu un gravitāciju. Tas pats princips, kas liek jums svārstīties cauri planētai, liek planētām riņķot ap zvaigzni. Harmoniskā oscilatora vienādojums orbitālajā mehānikā. Gravitācijas deja, kas atkārtojas visos mērogos. Bet iet vēl dziļāk. Atomu līmenī elektroni riņķot ap kodolu,
lai gan kvantu mehānikā tas nav burtiski riņķošana, bet drīzāk varbūtības mākoņi. Tomēr šie mākoņi ir stacionāri stāvokļi, harmoniski režģi, kas atbilst noteiktām enerģijām. Elektrona periods S frekvence, ar kādu tā viļņa funkcija svārstās, ir noteikts ar tā enerģijas līmeni. Atoms ir harmonisks oscilators. Planēta ir harmonisks oscilators. Jūs, krītot cauri Zemei, esat harmonisks oscilators. Viss ir svārstība. Viss ir ritms. No mazākā līdz lielākajam. Iedomājieties, ka jūs sēžat pie ugunskura un vērojat liesmas. Tās dejo, šūpojas, viļņojas. Katrs liesmas mēlīts ir oksidācijas reakcija, molekulas, kas sabrūk un atbrīvo enerģiju kā gaismu un siltumu. Bet kopumā uguns uzvedas kā šķidrums, plūstot pēc termodinamikas un šķidruma dinamikas likumiem. Tā ir haotiska, bet tomēr pakļauta likumiem. Neprognozējama detaļās, bet paredzama principos. Tieši tāpat visums ir gan determinēts, gan brīvs. Likumi nosaka iespējamo. Bet sarežģītība rada neparedzamo. Un mēs, apzinīgas būtnes, esam šīs sarežģītības virsotne. Mēs esam veids, kā visums novēro pats sevi. Kad jūs skatāties uz zvaigznēm un jautājat, kāpēc, jūs esat atomi, kas kārtojušies tā, lai saprastu atomus. Jūs esat gravitācija, kas kļuvusi apzinīga par sevi. 42 minūtes 12 sekundes nav tikai skaitlis. Tas ir atgādinājums, ka mēs dzīvojam visumā, kas ir gan noslēpumains, gan saprotams. Gan haotisks, gan sakārtots. Gan bezgalīgi sarežģīts, gan fundamentāli vienkāršs. Katru reizi, kad jūs uzmetat akmeni ūdenī un vērojat viļņus, kas izplatās riņķos, jūs redzat to pašu principu – traucējums, kas izplatās cauri videi pēc viļņu vienādojuma. Tas pats vienādojums apraksta skaņu, gaismu, gravitācijas viļņus. Forma mainās, bet matemātika paliek. Mēs sākām ar jautājumu, cik ilgi ilgtu krišana cauri Zemei, un mēs atradām atbildi 42 minūtes 12 sekundes. Bet ceļojumā uz šo atbildi mēs atklājām kaut ko daudz lielāku. Mēs atklājām, ka gravitācija nav vienkārši spēks, bet telpas laika ģeometrija. Ka masa nav vienkārši lieta, bet telpas izliekums. Ka laiks nav absolūts, bet elastīgs, atkarīgs no gravitācijas. Mēs atklājām, ka visums runā matemātikas valodā. Ka šī valoda ir universāla, tā pati atomos un galaktikās. Ka skaistums nav tikai subjektīva sajūta, bet objektīva īpašība, simetrija, harmonija, elegance, kas ierakstīta dabas likumos. Un mēs atklājām, ka mēs paši esam daļa no šī stāsta. Ne novērotāji no malas, bet dalībnieki. Mūsu ķermeņi ir veidoti no zvaigžņu pelniem. Mūsu domas ir elektriski impulsi, kas seko fizikāliem likumiem. Mūsu apziņa ir visuma veids, kā piedzīvot pašam sevi. Kad jūs nākamreiz jutīsiet gravitācijas vilkmi, kad pacelsiet smagu somu, kad kāpsiet pa kāpnēm, kad vienkārši stāvēsiet uz zemes, atcerieties, tas nav spēks, kas velk jūs uz leju. Tā ir telpa, kas liecas zem jūsu kājām. Tā ir zemes masa, kas deformē realitātes audumu. Tā ir ģeometrija, kas kļuvusi fiziska. Un ja jūs varētu lēkt tunelī cauri šīs planētas sirdī, jūs šūpotos turp un atpakaļ mūžīgi, kā kosmisks svārsts, mērot laiku ar savu ķermeni. 42 minūtes 12 sekundes. Vienmēr. Neatkarīgi no ceļa. Neatkarīgi no virziena. Jo tas ir zemes ritms. Tās gravitācijas dziesma. Tās matemātiskais paraksts. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas dzied mūžīgu melodiju, un mēs visi esam šīs melodijas daļa. Bet varbūt visdziļākais jautājums paliek neatbildēts. Ne kāč vai kāpēc, bet kas nāk pēc tam? Kad mēs esam sapratuši mehāniku, kad esam redzējuši harmoniju, kad esam izjutuši saikni starp sevi un visumu, kas tad? Vai šī zināšana maina kaut ko? Vai tā padara dzīvi citādu? Vai tā dod jēgu? Varbūt atbilde ir vienkārša. Saprast visumu nozīmē saprast sevi. Jo mēs neesat atsevišķi no dabas likumiem, mēs esam to izpausme. Katrs jūsu sirdspuksts ir ritms. Katrs jūsu elpas vilciens ir svārstība. Katrs jūsu solis ir krišana, ko aptur zeme zem kājām. Jūs esat 42 minūtes 12 sekundes iemiesotas cilvēka formā. Jūs esat gravitācijas dziesma, kas iemācījusies dziedāt. Bet kas tad paliek, kad visi skaitļi ir izrunāti, kad visas formulas ir atklātas, kad mehānika ir saprastā?
Atcerieties, kā mēs sākām ar vienkāršu jautājumu par krišanu cauri Zemes centram. Ar skaitli 42 minūtes 12 sekundes. Tas šķita kā kuriozitāte, matemātiska spēle, domu eksperiments. Bet tagad, pēc šī ceļojuma cauri gravitācijas labirintiem, cauri laika un telpas izliekumiem, cauri harmoniju un ritmu simfonijām, tagad mēs redzam, ka tas nekad nebija tikai par krišanu. Tas bija par to, kā visums organizē sevi. Kā hauss kļūst par kārtību. Kā nejauša masa un enerģija pārvēršas par precīziem pulksteņiem, kas tik tak skaita sekundes ar matemātisku neizbēgamību. Mēs domājām, ka meklējam atbildi. Bet patiesībā mēs atklājām jautājumu, kas ir daudz dziļāks nekā jebkura atbilde. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz tilta virs upes tumšā naktī. Jūs nedzirdat ūdeni, bet jūtat vibrāciju cauri tilta dēļiem, ritmisku pulsu, kas nāk no plūsmas apakšā. Jūs nevarat redzēt upi, bet jūs zināt, ka tā ir tur, jo struktūra, uz kuras jūs stāvat, rezonē ar tās kustību. Tieši tāpat 42 minūtes 12 sekundes ir vibrācija, kas atklāja kaut ko neredzamu, gravitācijas struktūru, kas caurvīja visu eksistenci. Mēs nevaram redzēt telpas laika izliekumu. Bet mēs varam izjust tā rezonanci cauri matemātikai, cauri svārstībām, cauri tam, kā objekti kustas un laiks plūst. Katru vakaru, kad jūs noliekat galvu uz spilvena un jūtat nogurumu savos muskuļos pēc dienas, kas pavadīta cīnoties pret gravitāciju, jūs faktiski jūtat šo pašu rezonanci. Jūsu ķermenis ir iemācījies dzīvot izliektā telpā. Jūsu kauli ir izveidojušies, lai izturētu šo pastāvīgo deformāciju. Jūsu sirds sūknē asinis pret šo neredzamo spēku. Jūs neesat tikai dzīvojat gravitācijas laukā, jūs esat veidots no tā. Bet šeit slēpjas paradoks, kas lauž prātu, ja par to domā pietiekami ilgi. Ja gravitācija nav spēks, bet telpas ģeometrija, ja masa izliec realitātes audumu, un šis izliekums nosaka, kā lietas kustas, tad kas ir lieta, kas kustas? Kas ir objekts, kas seko ģeodēziskai līnijai cauri izliektai telpai? Vai tas ir kaut kas atsevišķs no telpas? Vai arī tas pats ir telpas izliekums, lokalizēts mezgls enerģijas, kas viļņojas cauri laukam? Kvantu lauku teorija saka, ka nav daļiņu fundamentālā nozīmē. Ir tikai lauki, elektromagnētiskais lauks, kvarku lauks, elektronu lauks, kas aizpilda visu telpu. Tas, ko mēs saucam par daļiņu, ir lokāls ierosmes stāvoklis šajā laukā. Viļņa virsotne. Vibrācija. Jūs neesat lieta, kas kustas cauri telpai. Jūs esat veids, kā telpa kustas. Iedomājieties okeānu. Viļņi ceļas un krīt, bet ūdens pats neceļo, tikai forma kustas cauri videi. Molekula, kas šodien ir viļņa virsotnē, rīt būs ielejā. Viļņis nav lieta, bet process. Tieši tāpat jūs neesat nemainīgs objekts, kas ceļo cauri laikam. Jūs esat process, pastāvīga atomu apmaiņa, šūnu atjaunošanās, domu plūsma. Forma, kas saglabājas, kamēr matērija plūst cauri tai. Un ja tas ir taisnība, ja mēs esam procesi, nevis lietas, tad kas nozīmē es? Kas ir tas, kas piedzīvo šo plūsmu? Kas ir tas, kas lasa šos vārdus, domā šīs domas, jūt šo brīnumu vai šaubas? Varbūt apziņa pati ir līdzīga gravitācijai. Ne lieta, bet attiecība. Ne objekts, bet ģeometrija. Veids, kā informācija organizējas un atsaucas pati uz sevi. Tieši tāpat kā masa organizē telpu ap sevi, radot gravitāciju, varbūt sarežģītība organizē informāciju ap sevi, radot apziņu. Varbūt es nav vieta, bet process. Ne punkts, bet tīkls. Ne būtne, bet darbība. Katru rītu, kad jūs pamostaties un atceraties, kas jūs esat, jūs faktiski rekonstruējat sevi no atmiņu fragmentiem. Jūsu smadzenes saliek kopā stāstu, stāstu, no neironu aktivitātes modeļiem. Šis stāsts jūtas nepārtraukts, bet tas ir ilūzija. Jūs neesat tas pats cilvēks, kas aizgāja gulēt. Miljardi atomu ir apmainīti. Tūkstošiem neironu savienojumu ir pārveidoti. Bet modelis saglabājas. Forma turpinās. Tieši tāpat kā 42 minūtes 12 sekundes saglabājas, lai gan katrs ceļojums cauri Zemē būtu unikāls. Forma ir konstanta. Process mainās. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas atklāja, ka forma ir dziļāka par vielu. Tagad iedomājieties, ka mēs paplašinām šo domu līdz kosmiskam mērogam. Visums pats, viss, kas eksistē, viss, kas jebkad eksistē vai eksistēs, ir process.
Lielo sprādzienu teorija saka, ka telpa pati paplašinās. Galaktikas attālinās viena no otras ne tāpēc, ka tās kustas cauri telpai, bet tāpēc, ka telpa starp tām aug pati realitātes auduma auž sevi lielāku ar katru mirkli. Bet kas ir ārpus šī paplašinājuma? Kur telpa paplašinās? Atbilde ir nekur. Nav ārpuses. Telpa nav konteiners, kas satur lietas. Tā pati ir lieta, kas eksistē. Jautājums, kas ir ārpus visuma, ir tāds pats kā jautājums, kas ir ziemeļos no ziemeļpola, tas pieņem virzienu, kas neeksistē. Mēs esam ieradušies domāt par eksistenci kā par vietu. Bet varbūt eksistence ir darbība. Varbūt būt nozīmē notikt. Varbūt realitāte nav lieta, kas ir, bet process, kas kļūst. Iedomājieties liesmu. Vai tā ir lieta? Jūs nevarat to noķert. Jūs nevarat to nolikt uz plaukta. Tā ir ķīmiska reakcija, nepārtraukta molekulu pārveidošanās, enerģijas atbrīvošana, gaismas un siltuma emisija. Liesmā nav lietas, kas paliek nemainīga. Ir tikai process, kas turpinās, kamēr ir degviela un skābeklis. Kad process apstājas, liesma pazūd. Tā nekur neiet. Tā vienkārši beidz notikt. Varbūt tas pats ir ar mums. Varbūt mēs neesam lietas, kas dzīvo un pēc tam mirst. Varbūt mēs esam procesi, kas notiek uz laiku, šajā vietā, šajā formā, un pēc tam pārveidojas par citiem procesiem. Atomi, kas veido jūsu ķermeni, turpinās eksistēt. Enerģija, kas darbināja jūsu domas, turpinās plūst. Forma mainās, bet nekas nezūd. Tas nav iepriecinoši vai biedējoši. Tas vienkārši ir. Bet šeit mēs nonākam pie jautājuma, kas ir vēl dziļāks. Ja viss ir process, ja viss ir pārveidošanās, tad kāpēc ir kaut kas, nevis nekas? Kāpēc visums eksistē? Kāpēc ir likumi, nevis haoss? Kāpēc ir matemātika, kas apraksta realitāti? Kāpēc 42 minūtes 12 sekundes, nevis bezgalīgs nejaušums? Filozofi ir cīnījušies ar šo jautājumu tūkstošiem gadu. Reliģijas ir piedāvājušas atbildes, Dievs, radīšana, mērķis. Zinātne ir piedāvājusi mehānismus, kvantu svārstības, daudzpasauļu interpretācija, antropiskais princips. Bet neviens patiešām nezina. Varbūt neviens nekad nezinās. Un varbūt tas ir skaisti. Katru nakti, kad jūs skatāties uz zvaigznēm un jūtat to neizsmeļamo attālumu, jūs pieskārties šai patiesībai, ka ir lietas, kas pārsniedz sapratni. Ka visums ir lielāks par jebkuru skaidrojumu. Ka noslēpums nav problēma, kas jāatrisina, bet realitāte, kurā jādzīvo. Mēs esam atklājuši, ka gravitācija nav spēks, bet ģeometrija. Ka laiks nav absolūts, bet relatīvs. Ka masa izliec telpu un telpa nosaka kustību. Mēs esam aprēķinājuši, ka krišana cauri Zemei ilgtu 42 minūtes 12 sekundes. Mēs esam redzējuši harmoniju, simetriju, eleganci. Bet vai tas nozīmē, ka mēs saprotam gravitāciju? Vai mēs saprotam laiku? Vai mēs saprotam eksistenci? Varbūt sapratne nav galamērķis, bet ceļojums. Varbūt katrs atklājums atver durvis uz dziļākiem jautājumiem. Varbūt visums ir bezgalīgi dziļš, un mēs vienmēr būsim sākumā, vienmēr brīnīsimies, vienmēr meklēsim. Vai tas ir frustrējoši? Vai tas ir atbrīvojoši? Varbūt tas ir abi. Varbūt tas ir neviens, ne otrs. Varbūt tas vienkārši ir veids, kā lietas ir. Iedomājieties bērnu, kas pirmo reizi redz okeānu. Viņš stāv uz pludmales un viļņi ripo pret viņa kājām. Viņš jautā, cik dziļš ir okeāns? Un jūs atbildat, ļoti dziļš. Bet tas neatbild uz jautājumu, vai ne? Tas tikai nosaka mērogu. Bērns joprojām nezina, kas ir okeāna dibenā. Viņš nezina, kādas būtnes dzīvo dziļumos. Viņš nezina, kā ūdens kļuva saļš vai kāpēc viļņi vienmēr nāk no horizonta. Bet viņš zina, ka okeāns ir tur. Un tas ir sākums. Mēs esam šis bērns. Visums ir okeāns. Un 42 minūtes 12 sekundes ir viens viļņis, kas ripo pret mūsu sapratnes krastu. Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas atgādina mums, ka mēs vienmēr būsim bērni, kas stāv uz bezgalības krasta. Un varbūt tas ir labi. Varbūt brīnums nav tas, ko mēs zaudējam, iegūstot zināšanas. Varbūt brīnums ir tas, ko mēs iegūstam, saprotot, cik daudz vēl ir nezināms. Katrs atklājums nav noslēpuma beigas, bet jauna noslēpuma sākums.
Katrs atbildēts jautājums rada 10 jaunus. Katrs sapratnes slānis atklāja dziļāku slāni zem tā. Zinātne nav ceļš uz galīgo patiesību. Tā ir bezgalīga nolaišanās dziļākos jautājumos. Un tas ir skaisti. Jo tas nozīmē, ka mēs nekad neapstāsimies brīnīties. Nekad nepārstāsim meklēt. Nekad nezaudēsim sajūtu, ka visums ir plašāks, dziļāks, dīvaināks nekā mēs varam iedomāties. Katru reizi, kad jūs pacelat skatienu no ikdienas rūpēm un atceraties, ka jūs dzīvojat uz planētas, kas riņķo ap zvaigzni, kas ceļo cauri galaktikai, kas peld cauri paplašinošamies visumam, katru reizi, kad jūs izjūtat šo perspektīvu, jūs pieskāraties kaut kam svētam. Ne reliģiskā nozīmē, bet eksistenciālā. Jūs atpazīstat, ka esat daļa no kaut kā milzīga, sena, noslēpumaina. Un šī atpazīšana maina visu. Tā padara ikdienas problēmas mazākas, bet dzīvi lielāku. Tā atgādina, ka jūsu laiks šeit ir īs, bet jūsu saikne ar visumu ir mūžīga. Atomi, kas veido jūsu ķermeni, tika kaldināti zvaigžņu kodolu reakcijās miljardiem gadu pirms jūsu dzimšanas. Tie turpinās eksistēt miljardiem gadu pēc jūsu nāves. Jūs neesat atsevišķs no visuma. Jūs esat veids, kā visums piedzīvo pats sevi. Vai tas dod jēgu jūsu dzīvei? Vai tas atbild uz jautājumu, kāpēc? Varbūt nē. Varbūt jēga nav kaut kas, ko atrod. Varbūt tā ir kaut kas, ko rada. Varbūt katrs no mums ir atbildīgs par to, lai piešķirtu nozīmi savai eksistencei. Visums nedod mums mērķi. Bet tas dod mums brīvību izvēlēties mērķi. Un varbūt tas ir vērtīgāk. 42 minūtes 12 sekundes. Skaitlis, kas šķita tik konkrēts, tik precīzs, tik galīgs. Bet tagad mēs redzam, ka tas ir tikai sākums. Tas ir aicinājums. Tas ir jautājums, kas maskējas par atbildi. Tas saka, šeit ir likums. Šeit ir harmonija. Šeit ir skaistums. Tagad, ko tu ar to darīsi? Vai tu izmantosi šo zināšanu, lai būvētu? Vai tu izmantosi to, lai saprastu? Vai tu izmantosi to, lai brīnītos? Vai tu vienkārši dzīvosi, zinot, ka zem tavām kājām ir planēta, kas dzied ar periodu 42 minūtes 12 sekundes, un ka šī dziesma ir daļa no lielākas simfonijas, kas skan cauri visam, kas ir? Gravitācija nav spēks, tā ir telpas ģeometrija, kas dzied, un mēs visi esam šīs dziesmas klausītāji un dziedātāji vienlaikus. Un varbūt tas ir viss, kas mums jāzina. Varbūt tas ir vairāk, nekā mēs jebkad varētu cerēt saprast. Varbūt tas ir tieši pareizi.